Čau, čau, draugs! Man prieks tevi redzēt ar mani mācoties kopā matemātiku. Kā tu šodien jūties? Es ceru, ka jūties labi un ka mēs varam ķerties klāt mūsu šīs dienas uzdevumam. Šodien mēs ar tevi mācīsimies par leņķiem un to mērīšanu. Esi gatavs? Sākumā mums jāatkārto, kas tad ir stars. Stars ir bezgalīga taisna līnija, kurai ir sākuma punkts, tas atrodas šeit, bet nav beigu punkta. Tad staru arī mēs nevaram izmērīt, jo tas ir bezgalīgi garš kā saulītē stariņš, ja tas iet bezgalīgi. Un staru pierakstot raksta sākuma punkta burtu. Ja, tad pirmo rakstām sākuma punkta burtu A, un tad sanāk stars AM. Savukārt figūru starp diviem stariem, kuriem ir kopīgs sākuma punkts, jeb leņķa virsotne, ja, sauc par leņķi. Un leņķi apzīmē ar šo lociņu. Un sanāk, ka šo sākuma punktu sauc par leņķa virsotni, bet starus, kas veido šo leņķi, sauc par leņķa malām. Ja, tad šīs ir leņķa malas, un šis punkts, kur tie krustojās, kur šīs malas krustojās, sauc par leņķa virsotni. Un leņķi mēs varam pierakstīt dažādi. Varam pierakstīt vienu lielo latīņu alfabēta burtu, piemēram, leņķis O, ja, un tad leņķi apzīmē ar šo te simbolu. Vēl mēs varam leņķi pierakstīt ar 3 lielajiem alfabēta burtiem, bet virsotnes burtu jāraksta vidū, piemēram, leņķis ABC vai leņķis CBA. Un tad mēs zināsim, ka leņķi ir jāmeklē punktā B, un to mēs apskatīsim tālāk, sīkāk. Vēl mēs varam leņķi apzīmēt ar skaitli vai ar grieķu alfabēta mazo burtu. Alfa, beta, gamma, delta. Visbiežāk tas, ar ko sastapsies, būs šis te otrais variants. Tādēļ mēs ar tevi apskatīsim, kā tad vieglāk nosaukt leņķus. Šeit ir figūras, un kā tad mēs varam apzīmēt, piemēram, šo te leņķi. Leņķis B, piemēram. Un ar 3 burtiem mēs to pierakstīsim kā leņķis A, B, C vai leņķis C, B, A. Un tad es zināšu, ka tas ir tieši šis te leņķis, jo leņķa virsotnes punkts atrodas pa vidu. Tagad pamēģināsi pats. Kā sauc šo leņķi? Ja tu mani klausies, tad tu esi uzrakstījis. Šo leņķi sauks A, C, B vai leņķis B, C, A. Ja tad leņķa virsotnes burtam ir jābūt pa vidu. Un tad mēs zināsim leņķa atrašanās vietu. Nu, pamēģini tagad nosaukt šo leņķi. Ja tu mani klausies, tad tu jau esi uzrakstījis. Tad šis ir leņķis K, L, E vai leņķis E, L, K. Redzi, ja tu uzrakstīji 4 burtus, ļoti labi, tu nokļūdīsies. Tu vēlāk zinās. Mēs izmantojam tikai 3 šos te burtus, kur atrodas leņķis. Šo burtu mēs nerakstām. Nu, pamēģini tagad vēl šo leņķi atrast. Neatrast, bet pierakstīt, kāds tam ir nosaukums ar 3 burtiem. Ja tu mani klausies, tad tu esi uzrakstījis. Tad šis ir leņķis M, N, O vai leņķis O, N, M.
Un tagad pamēģini atrast šajā figūrā, kur atrodas leņķis RPO vai OPR. Kur tam ir atrašanās vieta? Otrādi. Es ceru, ka tu rādi, ka tas ir šeit, ja, jo viduspunkts, tātad leņķa virsotne ir P, tad mēs apskatītu, piemēram, tev rakstīts izmēri leņķi, RPO vai OPR, tad mēs izmērītu šo te leņķi, ja leņķa virsotne ir P. Leņķa mērvienība ir grāds, bet tas nav tas grāds, ko tu zini termometrā. Ja, tas ir leņķa grāds, un to apzīmē ar šādu apzīmējumu. Un leņķi mēram ar transportieru. Šis ir transportieris, un to tu izmantosi leņķu mērīšanai. Nu, leņķu veidi. Mēs jau atkārtojām šaurs, taisns, plats leņķis, un vēl pievienojas izstiepts leņķis. Tas izskatās šādi. Un tas, kas tev noteikti ir jānoraksta, ka šaurs leņķis, un noteikti piezīmē arī šo zīmējumu, ir mazāks par 90 grādiem. Taisns leņķis ir precīzi 90 grādi. Plats leņķis ir lielāks par 90 grādiem, bet mazāks par 180 grādiem. Un izstiepts leņķis ir precīzi 180 grādi. Šo noteikti noraksti. Tas tev vēlāk palīdzēs. Norakstīji? Varam doties tālāk. Kā tad mēs varam uzzīmēt konkrētu lielumu leņķi? Sākam ar to, ka mēs atliekam punktu un uzzīmējam stāru, protams, ar lineālu. Tad pieliekam transportiera nulles iedaļu precīzi punktā un atzīmēju konkrēti, cik grādus lielu šo te leņķi mums ir nepieciešams uzzīmēt. Šajā gadījumā tie ir 50 grādi šaurs leņķis. Par to mēs sapratīsim, kura atzīme ir jāliek. Tad šie ir 50 grādu šaurs leņķis. Tad noņemam transportieri un ar lineālu novelk otru leņķa malu un ievelkam lociņu, ideālā variantā ar cirkuli. Kā tu redzi, transportierim ir 2 nulles iedaļas. Un kā tad mēs varam zināt, kura ir jāizmanto un kāpēc vispār tas tā ir? Kā tu redzi, leņķis var būt uzzīmēts šādi, un leņķis var būt uzzīmēts arī otrādi. Un, lai tev būtu vieglāk izmērīt, ir šīs te 2 nulles iedaļas. Un tūlīt skatīsimies, kā tad var noteikt, kura nulles iedaļa mums ir jānovieto. Tad mums ir jānovieto šajā punktā precīzi leņķa virsotnē. Ja tā, lai šī te iedaļa atbilst precīzi leņķa virsotnē. Un lai leņķa viena mala būtu pretī nulles iedaļai. Nolieku precīzi, un tad arī būs vieglāk izmērīt. Princips ir ļoti līdzīgs lineālam. Un lineālu jau tu pazīsti, ja? Bet transportiera viena iedaļa ir 1 grāds. Nu, piemēram, šajā pusē ir 10 grādi, 20, 30, 40, tieši tāpat kā lineālā. Un ja man šeit ir 0 un šeit ir 10, pa vidu būs 5 grādi. Un ja pa vidu ir 5 grādi, tad šeit būs 1, 2, 3, 4, 5, ja, 6, 7, 8, 9, 10. Skaitām tāpat kā lineālā, piemēram, milimetrus. Ļoti līdzīgi. Nu, lūk, un par tām nulles iedaļām. Kā tad es varu zināt, kura nulle man jāizmanto? Šī nulle vai šī nulle? Un tagad es uzmanīšu. Tā leņķa mala, kura iet caur nulli, to arī uz to puses nulles skatos. Tāpēc es iešu cauri, bet skatīšos pēc zilās iedaļas. Ja tad zilo iedaļu es skatīšos, jo man leņķa mala iet cauri nulles iedaļu, šo te zilo. Nu, skatos tātad, un kā tad es varēšu noteikt? 40,
aptuveni 5 vai 145. Un skatos, tātad 0, 10, 20, 30, 40 un iet vēl uz priekšu. Un tad otra leņķa mala ir starp 40 un 50. Tātad šis leņķis būs 45 grādus liels. Nākamajā atkal pielieku precīzi transportieru nulles iedaļā. Atkal leņķis skatās uz kuru nulli? Uz šo vai uz šo? Leņķa mala iet caur šo nulli, tātad es skatos zilo iedaļu atkal. Un ja šeit ir 40 grādi, viņš vēl nav līdz 50 grādiem, nu tad skatos, tātad 40 ir šeit, 45 šeit, 46, 47, sanāk šis leņķis ir 48 grādus liels. Apskatīsim vēl vienu kopā. Šajā gadījumā leņķis otrādāk uzzīmēts. Atlieku leņķa virsotni un precīzi ielieku pret nulles iedaļu. Un skatos, kura nulle. Un šeit nulle, šeit nulle. Tagad mēs izmantosim šo nulli, tātad melno iedaļu es skatos. Un tātad šeit ir 30 grādi. Tātad te ir 40, tad viņš būs lielāks par 30. Te ir 35, sanāk vienu mazāks, 34 grādi. Un šī ir ļoti, ļoti, ļoti pateicīga vietne, kurā tu vari trenēties, noteikt, cik grādus liels ir leņķis. Noteikti ieej papildu materiālos un izpildi šo te uzdevumu. Un noteikti izpildi arī mājas darbu. Es ļoti gaidīšu, un tev viss izdosies. Paldies, ka tu mācies kopā ar mani. Tā!